Tūkstošiem gadu cilvēku jūras braucienu laikā miljoniem kuģu ir šķērsojuši pasaules okeānus. Taču, diemžēl, ne visi ir sasnieguši savu galamērķi. Ir kuģi, kas nogrimuši kopā ar miljardiem vērtu bagātību. Ir arī kuģi, kas pazuduši bez izdzīvojušajiem, lai pastāstītu, kas noticis. Un ir kuģi, kas atrasti tikai pēc simtiem gadu. Tikmēr lielākā daļa pazudušo kuģu joprojām paliek noslēpums līdz pat šai dienai. No kuģa, kas bija pilns ar zeltu un izraisīja lielu ekonomisko krīzi, līdz spoku kuģim, kas gandrīz 40 gadus klīda pa Arktiku, šajā video mēs apspriedīsim visnoslēpumainākos un visapbrīnojamākos kuģu vrakus, kas atrasti vēsturē. Bet pirms mēs sākam apspriedi, es vēlētos palūgt tev nospriest patīk un abonēt mūsu kanālu. Tas mums, satura veidotājiem, ir milzīgs atbalsts, tāpēc sāksim. Numur 15 mūsu sarakstā ir SS Centrālā Amerika. Ir bijuši kuģi, kas nogrimuši, zaudējot ne tikai dzīvības, bet arī milzīgas bagātības. Viens no slavenākajiem piemēriem ir SS Centrālā Amerika. Tas bija tvaikoņu kuģis, kas bija nozīmīga cilvēku ceļojumu sastāvdaļa Kalifornijas zelta drudža laikā. Šis kuģis tika palaists 1852. gadā. Tā galvenais uzdevums bija pārvadāt pasažierus un kravas starp Amerikas Savienoto Valstu austrumu daļu un Panamu. Toreiz vēl nebija Panamas kanāla, tāpēc daudzi ceļotāji vispirms devās caur Panamu, pirms devās uz Kaliforniju. Taču uz šī kuģa nebija tikai pasažieri. Tas bieži pārvadāja arī zeltu no Kalifornijas raktuvēm. 1857. gada septembrī SS Centrāla Amerika devās ceļā ar milzīgu zelta kravu. Tiek lēsts, ka tajā atradās vairāk nekā 3 tonnas zelta, kā arī daudzi pasažieri un apkalpes locekļi. Atradoties okeānā netālu no Amerikas Savienoto Valstu austrumu krasta, kuģis nonāca spēcīgas viesuļvētras ceļā. Vairākas dienas milzīgi viļņi nepārtraukti daudzīja kuģi. Tāpēc kuģa dzinēji pamazām sabojājās, un ūdens sāka ieplūst iekšā. Apkalpe mēģināja izglābt kuģi, taču situācija tikai pasliktinājās. Līdz 1857. gada septembrim apkalpes situācija kļuva vēl sliktāka. Mēģinot izglābt kuģi, situācija tikai pasliktinājās. Līdz 1857. gada septembrim apkalpes situācija kļuva vēl sliktāka. Kad apkalpe mēģināja izglābt, situācija tikai pasliktinājās. Līdz 1857. gadam situācija kļuva vēl sliktāka. Līdz 1857. gada septembrim apkalpes un kuģa situācija tikai pasliktinājās. Kuģis, kad tas nogrima vairāk nekā 2000 metru dziļumā jūrā, tāpēc to daudzus gadu desmitus nevarēja atrast. Līdz 1988. gadam, kad pētnieku grupa atrada vraku, izmantojot modernās dziļūdens tehnoloģijas. Izpētot šo vietu, viņi atklāja vienu no lielākajiem dārgumiem, kas jebkad atrasts kuģa vrakā. Tūkstošiem zelta monētu, zelta stieņu un citu vērtīgu priekšmetu viņi izcēla no okeāna dzīlēm. Līdz pat šodienai SS Centrāla Amerika joprojām ir pazīstams kā viens no slavenākajiem pazudušajiem dārgumu kuģiem vēsturē. 14. vietā ir Endurance. Ne visi slavenie kuģu vraki ir veduši dārgumus. Daži kļuvuši par cilvēka izturības un izdzīvošanas simboliem vienā no skarbākajām vietām pasaulē. Viens no tiem ir Endurance. Endurance bija kuģis, ko izmantoja pētnieks Ernests Shackletons savā ekspedīcijā uz Antarktīdu 1914. gadā. Viņa mērķis bija veikt vēsturisku ceļojumu un šķērsot Antarktīdu, taču viņu plāns netika īstenots. Kad viņi sasniedza aizsalušo Vedela jūru, kuģi ieskāva biezs ledus. Sākumā viņi vēl cerēja, ka kuģis spēs atbrīvoties, taču ar laiku ledus ap kuģi kļuva tikai ciešāks. Tas bija kā drupinātājs, kas pamazām saspieda Endurance korpusu, un viņi vairākus mēnešus bija iesprostoti ledainās jūras vidū. Laikam ejot, kuģa korpuss sāka plaisāt un drupt ledus milzīgā spiediena dēļ. 1915. gada oktobrī Ernests Shackletons bija spiests dot pavēli pamest kuģi. Viņi paņēma svarīgākās mantas un glābšanas laivas pirms Endurance pilnībā nogrima. Iespaidīgi ir tas, ka pat zaudējot savu kuģi, visa komanda izdzīvoja pēc ļoti grūta glābšanas ceļojuma, kas tagad tiek atzīts par vienu no lielākajiem izdzīvošanas stāstiem vēsturē. Pēc tam, kad Endurance nogrima, tās precīzā atrašanās vieta tika pazaudēta vairāk nekā gadsimtu. Daudzas ekspedīcijas mēģināja to atrast, bet nesekmīgi. Līdz 2022. gadā tas tika atrasts zem Antarktikas okeāna.
Tā atradās gandrīz 3000 metru dziļumā, un tā kā šī vieta ir aizsargāta un ļoti grūti sasniedzama, visticamāk tā paliks zem jūras vēl daudzām nākamajām paaudzēm. Numurs 13. Hanlī. Pirms vēl parādījās lielākas zemūdens, bija kāds mazs kuģis, kas pierādīja, cik grūti ir palikt zem ūdens. Tas ir Hanlīs. Tas tika izgatavots Amerikas pilsoņu kara laikā un bija viens no pirmajiem zemūdens kuģiem, kas tika izmantots īstā kaujā. Šis kuģis bija ļoti mazs. Tā garums bija tikai nedaudz vairāk par 12 metriem. Iekšā varēja iekāpt tikai 8 cilvēki, un tam vēl nebija dzinēja, kāds ir mūsdienu zemūdenēm. Tā vietā apkalpē rokām grieza kloķvārpstu, lai darbinātu tā propelleri. Iekšā bija šauri, karsti un ļoti grūti kustēties. Taču, neskatoties uz to, tas kļuva par daļu no vēsturiskas operācijas. Galvenais Hanlija ierocis bija sprākstviela, kas piestiprināta pie gara stieņa zemūdens priekšpusē. Tai bija jāpieiet pie mērķa, jāpiespiež sprākstviela un tad tā jāuzspridzina. 1864. gada februārī tas veiksmīgi uzbruka Savienības flotes karakuģim. Šī bija pirmā reize vēsturē, kad zemūdene nogremdēja pretinieka kuģi reālā kaujā. Taču pēc šīs uzvaras Hanlīs vairs neatgriezās. Tas pēkšņi pazuda okeānā kopā ar visu savu apkalpu. Lielākais jautājums ir, kāpēc tas nogrima? Ir teorijas, ka to varētu būt ietekmējis paša izraisīts sprādziens. Daži saka, ka zemūdenē radās problēmas. Citi uzskata, ka atgriežoties pie saviem pretiniekiem, tajā iekļuva ūdens. Taču līdz šim vēl nav vienas atbildes, kas būtu pilnībā pierādīta. 1995. gadā Hanlīs tika atrasts no jauna, pēc tam, kad tas bija pazudis vairāk nekā 100 gadus, un 2000. gadā tas veiksmīgi tika izcelts no jūras dibena. Pateicoties tam, vēsturnieki uzzināja vēl vairāk par pirmajiem zemūdeņiem vēsturē. Taču pat tad, kad vraks jau bija ekspertu rokās, vissvarīgākais noslēpums joprojām palika neatklāts. Kas īsti notika ar Hanliju tajā liktenīgajā naktī? Vai šeit tika veikts pirmais zemūdenes uzbrukums pasaulē? Numur 12. Graznais kuģis, kas neizdzīvoja vienas kļūdas dēļ. Ir kuģi, kas radīti, lai kļūtu par skaistuma, bagātības un modernas tehnoloģijas simboliem. Bet dažreiz, pat ja kuģis ir ļoti moderns, viena kļūda var izraisīt lielu traģēdiju. Viens no labākajiem piemēriem tam ir Andrea Doria. 1950. gados tas bija viens no Itālijas lepnuma pasažieru kuģiem. Tas bija kā peldoša luksusa viesnīca jūras vidū, ar graznām ēdamzālēm, peldbaseinu un interjeru, kas pilns ar itāļu mākslu. Daudziem tā laika pasažieriem brauciens ar šo kuģi jau pats par sevi bija daļa no atvaļinājuma. Taču 1956. gada jūlijā, kad tas jau tuvojās Ņujorkai pēc ceļojuma no Eiropas, viss pēkšņi mainījās. Tajā naktī okeānā bija bieza migla. Tā kā gandrīz neko nevarēja redzēt, bija ārkārtīgi svarīgi pareizi izmantot radaru un precīzi novērtēt citu kuģu kustību. Diemžēl Andrea Doria un kāds zviedru pasažieru kuģis, ko sauca Stokholma, sastapās viens otram pretī. Sadursme bija ļoti spēcīga. Stokholmas izturīgais priekšgals ietriecās Andrea Doria sānā un atstāja lielu caurumu tās korpusā. Ūdens ātri sāka ieplūst iekšā. Kuģis pamazām sāka sasvērties, līdz kļuva grūti izmantot daudzus tā glābšanas laivas. Neskatoties uz to, lielākā daļa pasažieru tika evakuēti veiksmīgi. Palīdzības sniedza arī tūmā esošie kuģi, kas nekavējoties reaģēja uz ārkārtas situāciju. Pēc dažām stundām viens no sava laika skaistākajiem kuģiem pilnībā nogrima. Pēc incidenta tika veiktas daudzas izmeklēšanas. Eksperti pārbaudīja radara izmantošanu, kuģu ātrumu un pat nodalījumu dizainu, kuriem vajadzēja novērst ūdens iekļūšanu. Taču līdz pat šim brīdim nav viena iemesla, kas tiktu uzskatīts par vienīgo katastrofas cēloni. Šī joprojām ir Andrea Doria vraks Atlantijas okeāna dzelmē. Spēcīgo straumju un pakāpeniskas kuģa bojāšanās dēļ daudz nirēji to uzskata par vienu no bīstamākajām kuģu vraku niršanas vietām pasaulē. 11. vietā kuģis, kas atbildēja Titanika pēdējam izsaukumam. Pirms tas nogrima savā traģēdijā, tas vispirms kļuva par daļu no vienas no slavenākajām glābšanas misijām vēsturē. Šis ir RMS Karpātija. 1912. gada aprīlī, kad Titaniks grims ledēnajā Ziemeļatlantijā, Karpātija bija viens no kuģiem, kas saņēma trauksmes signālu. Lai gan tas atradās tālu no katastrofas vietas, tas nekavējoties mainīja kursu un steidzās palīgā. Saskaņā ar vēsturiskajiem ierakstiem, tas spēja nokļūt notikuma vietā un izglābt simtiem izdzīvojušo no Titanika.
Tādēļ Karpātijas vārds kļuva par daļu no vienas no nozīmīgākajām glābšanas operācijām okeāna vēsturē. Taču pēc dažiem gadiem to piemeklēja pašas traģēdija. Pirmā pasaules kara laikā kuģi izmantoja Lielbritānijas valdības vajadzībām. Toreiz okeāns nebija drošs, jo vācu zemūdenes patrulēja un uzbruka Lielbritānijas sabiedroto kuģiem. 1918. gada jūlijā, atrodoties Atlantijas okeānā, vācu zemūdene U-55 pamanīja Karpatiju. Pret to tika palaistas vairākas torpēdas. Pēc trieciena kuģis ātri sāka grimt. Situācija bija kritiska. Neilgi pēc tam kuģis pilnībā nogrima. Daudzu desmitgažu garumā tā vraks palika apslēpts jūras dzelmē. Kad tas tika atrasts 1999. gadā, pētnieki uzzināja vēl vairāk detaļu par kuģa pēdējiem mirkļiem. Bet pats galvenais – pasaule atkal atcerējās kuģi, kas reiz izglāba izdzīvojušos no Titanika. Numurs 10. Kara kuģis, kas mainīja jūras kara vēsturi. Ir kuģi, kas ir slaveni ar savu lielumu, citi ar bagātību. Taču šis kuģis kļuva slavens, jo tas izmainīja jūras kara vešanu. Tas ir USS Monitor. Amerikāņu pilsoņu kara pirmajos gados lielākā daļa kara kuģu vēl joprojām bija izgatavoti no koka. Taču inženieris Džons Eriksons uzskatīja, ka ir labāks veids. Tāpēc viņš izstrādāja USS Monitor. No pirmā acu uzmetiena tā izskats bija neparasts. Tās korpuss bija zema ūdenī un gandrīz visa aizsardzība bija no dzelzs. Taču vissvarīgākā daļa bija tās rotējošais tornis. Tajā iekšā atradās galvenie lielgabali. Tā vietā, lai pagrieztu visu kuģi, lai mērķētu uz pretinieku, varēja pagriezt pašu torni. Tagad tas ir ierasts kara kuģos, bet tajā laikā tas bija milzīgs jaunievedums. 1862. gada martā USS Monitors sastapās ar CSS Virģiniju vēsturiskā kaujā. Šī bija pirmā reize, kad divi dzelzs bruņu kara kuģi sastapās īstā kaujā. Lai gan nebija skaidru uzvarētāja, šī kauja parādīja, ka koka kara kuģu laikmets tuvojas beigām. Sācies jaunais tērauda un modernās inženierijas laikmets. Taču, pat ja tā dizains bija ļoti attīstīts, monitoram joprojām bija vājības. Tas nebija piemērots stipriem viļņiem un sliktam laikam. 1862. gada decembrī to pārsteidza spēcīga vētra, kamēr tas atradās okeānā netālu no Ziemeļkarolīnas. Kad kuģis vairs nespēja izturēt apstākļus, tas vēlāk nogrima kopā dažiem no tā apkalpes locekļiem. Tas bija pazudis vairāk nekā gadsimtu, pirms to atkal atrada 1973. gadā. Kopš tā laika daudzas kuģa daļas tika izceltas un izpētītas. Un ar katru artefaktu, kas tiek iegūts no jūras dibena, vēsturnieki labāk saprot, kā sākās mūsdienu jūras karadarbība, ko joprojām izmanto daudzas valstis līdz pat šai dienai. 9. numurs. Arktikas kuģis, kas pazuda bez pēdām. Daudzu gadu garumā tas bija viens no lielākajiem noslēpumiem jūrniecības vēsturē. 2 kuģi, vairāk nekā 100 cilvēku un ekspedīcija, ko šķiet aprija ledainā Arktikas pasaule. Viens no šiem kuģiem bija HMS Terror. 19. gadsimta sākumā HMS Terror tika uzbūvēts kā Britu karaliskās jūras kara flotes kara kuģis. Tas tika uzbūvēts ļoti izturīgs, jo sākotnēji bija paredzēts nest smagus mīnmetējus, ko izmantoja pret piekrastes cietokšņiem, taču vēlāk tam bija jāsaskaras ar daudz lielāku uzdevumu – Arktiku. Tajos laikos vēl daudzas Ziemeļu okeāna daļas nebija cilvēku izpētītas. Daudzas valstis meklēja ātrāku jūras ceļu, kas savienotu Atlantijas un Kluso okeānu. Lielbritānija bija viena no vadošajām valstīm šajos meklējumos. Pateicoties HMS Terror izturībai, tas tika izvēlēts piedalīties vairākās ekspedīcijās uz Arktiku. Tas pierādīja, ka spēja izdzīvot skarbos ledus apstākļos un lielā augstumā, taču tā vissvarīgākā misija pienāca 1845. gadā. Kopā ar savu māsu, kuģi HMS Erebus, HMS Terror tika nosūtīts Sera Džona Franklina vadībā, lai meklētu atlikušās ziemeļrietumu pārējas daļas. Visi bija pārliecināti, pirms viņi devās ceļā. Viņiem līdzi bija moderns aprīkojums tā laika apstākļiem. Kuģi tika pastiprināti ledum un aprīkoti ar tvaika dzinējiem, lai palīdzētu ceļojumā, taču pēc ierašanās Arktikā viņi pēkšņi pazuda. Neviens neatgriezās. Neviens nevarēja izskaidrot, kas īsti notika. Daudzu desmitgažu garumā Lielbritānija sūtīja dažādas glābšanas un meklēšanas ekspedīcijas. Pamazām viņi atrada ekspedīcijas pēdas. Bija atrastas iekārtas, nometnes un pierādījumi, kas liecināja, ka apkalpe ir ļoti cietusi no lielā augstuma un pārtikas trūkuma. Taču pašus kuģus
neizdevās atrast. Pagāja gandrīz pusotrs gadsimts līdz 2014 un 2016 gadā meklēšanas komandas atrada HMS Erebus un HMS Terror jūras dzelmē Kanādas ziemeļu daļā. Arktikas augstā ūdens dēļ daudzas kuģa daļas saglabājās daudz labāk nekā citos kuģu vrakos pasaulē. To atklāšana palīdzēja vēsturniekiem labāk saprast, cik grūti bija ceļot Arktikā laikā, kad vēl nebija mūsdienu tehnoloģiju. 8. vietā kara kuģis, kas nogrima visas tautas acu priekšā. Daži kuģi grimst vētras laikā, citi pazūd tālajos okeānos, taču Marija Roza nogrima daudzi cilvēku acu priekšā. Vēl pārsteidzošāk, tas notika kaujas vidū, kad tika gaidīts, ka kuģis vēl cīnīsies. Marija Roza bija viens no svarīgākajiem Anglijas kara kuģiem karaļa Henrija VIII laikā. 16. gadsimtā tas bija viens no spēcīgākajiem Anglijas flotes ieročiem. Tas nesa smagus ieročus ar lielgabaliem un tika izstrādāts, lai cīnītos pret ienaidnieka kuģiem jūrā. Daudzu gadu garumā tas bija daļa no dažādām Anglijas militārajām kampaņām. Taču 1545. gada jūlijā pienāca diena, kad tā dienests beidzās. Kamēr Anglijas flote gatavojās cīņai pret franču kuģiem, Marija Roza pēkšņi apgāzās. Pēc dažām sekundēm tas ātri piepildījās ar ūdeni un nogrima. Viss notika daudzu acu priekšā. Tāpēc uzreiz radās jautājumi. Kāds bija īstais iemesls? Daži vēsturnieki uzskata, ka ūdens varēja iekļūt atvērtajos nilgabala lodziņos, kamēr kuģis pagriezās. Citi saka, ka problēma varēja būt ieroču un aprīkojuma svars, kas atradās iekšpusē. Ir arī teorijas par spēcīgu vēju vai apkalpes kļūdām, taču līdz šim nav vienas atbildes, kas būtu pilnībā pierādīta. Vairāk nekā 400 gadus tas gulēja jūras dzelmē, pēc tam tas tika atkal atrasts. 1971. gadā 1982. gadā tas veiksmīgi tika izcelts vienā no lielākajiem jūras arheoloģijas projektiem vēsturē. Tūkstošiem jūrnieku lietu tika atrasti iekšpusē. Tur bija ieroči, darbarīki un personīgās mantas. Pateicoties tam, vēsturniekiem radās unikāla iespēja ieraudzīt, kā dzīvoja parastie apkalpes locekļi Tjūdoru laikmetā Anglijā. 7. numurs – kara flote kuģis, kas pazuda vienas nakts laikā. Dažreiz nav nepieciešams dziļš okeāns, lai rastos noslēpums. Dažreiz pietiek ar kuģi, kas izbrauc no ostas un vairs nekad netiek redzēts. Tā notika ar USS Conestoga. Tas nebija liels kaujas kuģis, tas nebija arī luksusa lainēs. Tas bija tikai izturīgs vilcējs, ko izmantoja vilkšanai, glābšanas operācijām un citiem svarīgiem darbiem jūrā. Pirmā pasaules kara laikā to iegādājās USS Conestoga. Tas tika iegādāts, lai palīdzētu dažādās militārajās operācijās. Pēc kara tas turpināja kalpot dažādās Amerikas daļās. Viss izskatījās normāli. Līdz 1921. gada martam, kad USS Conestoga devās no Kalifornijas ilgā ceļojumā uz Amerikas Samoā. Taču tas nenonāca galamērķī. Tas arī neatgriezās. Šķita, ka tas vienkārši pēkšņi pazuda. Tā kā nebija skaidras informācijas, ITO flote uzsāka plašu meklēšanu. Daudzi kuģi un lidmašīnas piedalījās operācijā, taču nekas netika atrasts. Gadiem ejot, pieņēmumi kļuva arvien vairāk. Daži teica, ka tas iespējams bija sabojājies. Citi apgalvoja, ka tas varbūt piedzīvoja smagu negadījumu jūrā, taču nav neviena pārliecinoša pierādījuma. Tā pazušana gandrīz gadsimtu palika noslēpums. Pēc tam 2016. gadā Nacionālā okeāna un atmosfēras pārvalde paziņoja, ka ir atradusi USS Conestoga vraku. Tas tika atrasts netālu no Faralonu salas Kalifornijā. Balstoties uz izmeklēšanu, izrādās, ka iespējams tas nonāca spēcīgā vētrā tikai dažas stundas pēc iziešanas no ostas. Pēc tam, kad tika paziņots par atradumu, viena lieta joprojām piesaistīja pētnieku uzmanību. Kuģis tika atrasts ļoti tālu no kursa, pa kuru tam vajadzēja doties. Tas nozīmē, ka kaut kas notika pirmajās tā ceļojuma stundās, ko līdz šim vēl pilnībā nesaprot. Pēc tam, kad viņi atrada USS Conestoga vraku, tika paziņots par pēdējiem brīžiem kuģa, kas reiz pazuda bez pēdām okeānā. Numurs 6. Karakuģis, kas nogrima pirms nonāca kaujā. Dažreiz lielākais kauns jūrā nenāk no ienaidnieka. Dažreiz tas nāk no paša kļūdām. Tā notika ar Vāsa. Vāsa tika uzbūvēts, lai parādītu Zviedrijas spēku 17. gadsimtā. Tas nebija parasts kuģis. Tas bija liels, skaists un pilns ar dekorācijām. Uz tā bija karaļa grebumi, varas simboli un reliģiskas ainas. Tas bija kā peldošs vēstījums citām valstīm, kas vēstīja, ka Zviedrija ir spēcīga.
Taču aiz šī skaistuma slēpās liela problēma. Kuģa korpus bija pārāk augsts. Augšējā daļa bija pārāk smaga, un, tā kā uz tā bija uzstādīts daudz lielgabalu, kuģis kļuva nestabils. 1628. gada 10. augustā tas pirmo reizi izbrauca no Stokholmas ostas. To vēroja daudz cilvēku. Viņi cerēja ieraudzīt jauno Zviedrijas nācijas simbolu, taču pagāja tikai dažas minūtes. Vējš iesita burā, kuģis sasvērās. Pēc tam ūdens ieplūda atvērtajās lielgabala lūkās. Tas vairs nespēja atgūties. Vāsa ātri nogrima savā pirmajā braucienā. To neuzvarēja karā, to neuzspridzināja ienaidnieks. Tas nogrima, jo dizainam nepietika stabilitātes. Vairāk nekā 300 gadus tas palika zem ūdens. Tā kā Stokholmas ūdeņi ir augsti, liela daļa kuģis saglabājās. 1961. gadā Vāsa tika izcelta gandrīz neskarta. Tagad to var apskatīt Vāsa muzejā Stokholmā, un bijušais spēka simbols ir kļuvis par atgādinājumu, ka pat viskrāšņākais projekts sabruks, ja pamati būs nepareizi. Numur 5. Dārgumu kuģis. Liela jūras brauciena laikmetā Portugāla bija viena no spēcīgākajām jūras valstīm. Viņi kuģi pārvadāja preces, metālus, naudu un citas vērtīgas lietas uz dažādām Eiropas daļām. Viens no šiem kuģiem bija Santo Antonio. Tas bija Portugāļu tirdzniecības kuģis, kas devās no Lisabonas uz Antverpeni. Tas pārvadāja vērtīgas kravas, piemēram, varu, sudrabu, audumus, ieročus un citas lietas, kas bija svarīgas tirdzniecībai. Taču 1527. gada 19. janvārī tas savu ceļojumu nepabeidza. Atrodoties ūdeņos netālu no Kornvalas, Anglijā, kuģis nonāca stiprā vētrā. Tiek ziņots, ka tā ankurs pārtrūka, un apkalpe mēģināja pietuvināt kuģi krastam. Taču tā vietā, lai izglābtos, kuģis uzskrēja bīstamai piekrastes daļai. Tur kuģis sāka izjukt, daudzi gāja bojā, un izdzīvojušie palika haosa vidū. Taču šeit stāsts nebeidzas tikai ar vētru. Tā kā krava bija vērtīga, cilvēki ātri iesaistījās notikumos. Vietējie iedzīvotāji ņēma mantas no vraka. Bija arī varas pārstāvi, kuri vēlējās iegūt kravu, tāpēc notikušais pārvērtās par lielu juridisku strīdu. Tas vairs nebija tikai vienkāršs kuģa vraks. Tas kļuva par jautājumu par bagātību, īpašumtiesībām un varu. Pēc daudziem gadsimtiem nirēji un arheologi vēlreiz izpētīja šo vietu. Tika atrasti pierādījumi, kas palīdz labāk saprast, cik nozīmīgs šis kuģis bija tirdzniecībai tajā laikā. Taču joprojām ir palikuši jautājumi. Vai tiešām vētra bija vienīgais nogrimšanas iemesls? Vai krava bija pārāk smaga? Vai arī notika vēl kas cits, pirms tas pilnībā tika iznīcināts? Līdz pat šodienai Santo Antonio nav tikai stāsts par nogrimušu kuģi. Tas ir arī stāsts par laiku, kad jūra bija galvenais bagātības, briesmu un varas ceļš. Numurs 4. Spoku kuģis, kas atteicās nogrimt. Ir kuģi, kas pazūd, jo tie grimst, bet ir viens kuģis, kura stāsts ir vēl biedējošāks. Jo pēc tam, kad apkalpe to pameta, tas negrimēja uzreiz. Tas turpināja klīst pa Arktiku bez cilvēkiem. Šis ir SS Baičimo. Šo kuģi izmantoja kažokādu tirdzniecībā Kanādas ziemeļu daļā – Kanāda. Tas piegādāja preces attālām kopienām un savāca dzīvnieku kažokādas no tirgotājiem. Tas bija izturīgi uzbūvēts, jo tam vajadzēja izturēt ledu un stipru augstumu. Taču 1931. gadā tas iestrēga biezā ledū netālu no Aļaskas. Sākumā apkalpe gaidīja, lai ledus atkustu un viņi varētu izkļūt, taču laikapstākļi tikai pasliktinājās. Tāpēc viņi pameta kuģi un uzcēla nometni drošākā vietā. Pēc spēcīgas sniega vētras viņi vairs neredzēja Beičimo līča kuģi. Viņi domāja, ka tas ir nogrimis, bet tā nebija. Pēc dažām dienām kuģi atkal ieraudzīja. Šoreiz tas peldēja citā vietā. Apkalpei izdevās atgūt daļu no tā kravas, taču pašu kuģi viņi vairs nevarēja izglābt. Viņi domāja, ka tas ir beigas. Bet tieši tur sākās stāsta dīvainākā daļa. Nākamajos gados cilvēki atkal un atkal redzēja Beičimo līča kuģi Arktikā. Dažreiz tas bija iestrēdzis ledū, dažreiz tas peldēja pa jūru. Bija cilvēki, kas mēģināja uzkāpt uz kuģa vai to iegūt, taču augstuma, ledus un bīstamo apstākļu dēļ viņi to nekad pilnībā nekontrolēja. Pēdējā apstiprinātā tā parādīšanās bija 1969. gadā. Tas nozīmē, ka gandrīz 40 gadus tas tika redzēts Arktikā pēc tam, kad tika pamests. Pēc tam tas pazuda. Neviens nezina, vai tas nogrima, neviens nezina, vai to sasmalcināja ledus, un tā kā Arktika ir tik plaša, pastāv neliela iespēja, ka tā atliekas joprojām kaut kur tur atrodas. Klusi apraktas zem ledus. Tāpēc līdz pat šai dienai SS Čimo ir pazīstams kā viens no slavenākajiem spoku kuģiem vēsturē. Numurs 3.
Kuģa vraks tūkstneša vidū. Parasti kuģa vrakus var atrast jūras dzelmē, taču ir viens kuģis, kas šķietami atrodas nepareizā vietā. Tas ir Edvards Bolins. 1909. gadā, ceļojot netālu no skeleta krasta Namībijā, tas iestrēga seklā jūras daļā bieza miglas un bīstamā krasta dēļ. Visi uz klāja esošie droši izkāpa krastā, taču kuģis tika atstāts. Gadiem ejot, jūra pakāpeniski atkāpās un tuksnesis paplašinājās. Tāpēc kuģis, kas agrāk atradās pie jūras krasta, tagad atrodas smilšu vidū. Tagad tas ir 100 metru attālumā no pašreizējās piekrastes līnijas. Sausā Namības tūkstneša klimata dēļ liela daļa vraka joprojām ir redzama līdz pat šai dienai. Tāpēc tas ir viens no neparastākajiem kuģu vrakiem pasaulē. Jūras kuģis, kas šķietami apmaldījies un nonācis tūkstneša vidū. Numurs 2 – dārgumu kuģis, kura vērtība ir miljardiem. Ja ir kāds kuģa vraks, ko dārgumu meklētāji bieži dēvē par svēto grālu, tad tas ir San Jose. Tas bija spāņu galjons, kas nogrima 1708. gadā, vedot milzīgas bagātības no Dienvidamerikas. Ceļā uz Spāniju tas sastapās ar Lielbritānijas kara kuģiem netālu no Kolumbijas krastiem. Cīņas vidū kuģī notika spēcīgs sprādziens. Tas ātri nogrima kopā ar zeltu, sudrabu un dārgakmeņiem, kas atradās uz tā. Vairāk nekā 300 gadu pasaule nezināja, kur atrodas kuģis. Līdz Kolumbija to atrada 2015. gadā. Taču ar to stāsts nebeidzās, jo līdz pat šai dienai joprojām notiek debates par to, kam pieder tiesības uz kuģī esošo bagātību. Kolumbijai ir savas pretenzijas, Spānijai arī ir savas pretenzijas. Un ir arī grupas, kas apgalvo, ka daļa no šīm bagātībām nāk no Spānijas kolonijām Dienvidamerikā. Tāpēc lielākais San Jose noslēpums šobrīd vairs nav tas, kur tas atrodas, bet gan tas, kam patiesībā pieder tiesības uz miljardiem dolāru, kas joprojām atrodas zem jūras. Numur 1. Vecākais jebkad atrastais kuģa vraks. Pirms tika uzcelti daudzi senie impērijas, cilvēki jau kuģoja un tirgojās jūrā. To pierāda Dokos kuģa vraks. Tas tika atrasts netālu no mazās Dokos salas Grieķijā, un daudzi arheologi to uzskata par vienu no pasaulē senākajiem atrastajiem kuģu vrakiem. Tiek lēsts, ka tas nogrima pirms vairāk nekā 4000 gadiem bronzas laikmetā. Izpētot šo vietu, pētnieki atrada ļoti daudz keramikas gabalu, ikdienas dzīvē izmantotus priekšmetus un akmens ēnkurus. Šīs lietas liecina, ka jau pirms 1000 gadu starp dažādām kopienām pastāvēja organizēta tirdzniecība. Pat ja no kuģa koka gandrīz nekas nav palicis pāri, tā atstātie artefakti joprojām ir ļoti nozīmīgi. Pateicoties tam, vēsturnieki labāk saprot, kā cilvēki senatnē dzīvoja, ceļoja un tirgojās. Un pat, ja mēs jau zinām, kur tas nogrima, ir jautājumi, uz kuriem visticamāk nekad netiks sniegtas atbildes. Kas bija cilvēki, kuriem tas piederēja? Kas tieši notika viņa ceļojuma laikā? Un kāds ir pilnais stāsts par šo kuģi, kas jau vairāk nekā 4000 gadu guļ jūras dzelmē?